Rīgā naktī -10, -12, rītdienā -4, -6 grādi. Medicīniskais laika tips otrais labvēlīgs. Un par laiku turpmākajās dienās piekdien arī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī -8, 13, vietās 14, 19 grādi zem nulles, un piekdien dienā -4, -9 grādi. Sestdien arī bez ievērojumiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī -13, 18, vietām -7, 12 grādi, dienā -4, -9 un dažviet līdz 0, -3 grādiem. Labvakar, godējumie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips ar raidījumu aktuālais temats. Pulkstenis vēl nav gluži 18:30, vēl kādas 10 sekundes. Šovakar mūsu temats ir prokuroru darbs. Šodien bija virsprokurora sanāksme, kurā ģenerāla prokurora Kalmēra ziņoja par to, kas ir noticis pagājušajā gadā, kādas ir prioritātes nākamajā gadā. Ir jau kā ziņots zināms, ka ir samazinājies dažu noziegumu veidu skaits, bet